Šajā gadījumā mēs esam nopublicējuši Krievijas Transparency International nodaļas direktoras vietnieka Ivana Niņenko rakstu, kurā viņš ir palūkojies uz Medveģeva prezidentūras gadiem, lai noteiktu, cik lielā mērā tad Medveģeva retorikā piekoptā aktīvā cīņa pret korupciju ir vai nav devusi rezultātus. Un jāsaka, kopumā šajā rakstā ir redzams, ka pretkorupcijas aktivitātes Krievijā ir sasniegušas progresu tādā atsevišķu saliņu formā. Ir dažas būtiskas izmaiņas likumdošanā, piemēram, Medveģeva laikā Krievija ir ieguvusi informācijas pieejamības likumu, kāds tas ir arī daudzās citās valstīs un kas būtībā ir starptautiskais standarts. Atsevišķās jomās ir progresīvi projekti informācijas tehnoloģiju izmantošanā, piemēram, ļoti augsts atklātības pakāpi ir sasniegušas komerctiesas un ir attīstās lēnām atsevišķi e-pakalpojumi internetā, kam vajadzētu būt korupcijas mazinošam efektam. Bet jāsaka, no otras puses mēs redzam, visi šie pretkorupcijas pasākumi ir tādi, kas īstenībā nav pēc būtības bīstami korumpēto interešu kodolam, nav nevienas pieminēšanas vērtas nozīmīgas korupcijas afēru izmeklēšanas, kaut arī ir norādes uz to, ka piemēram, Daimler Chrysler lietā, kur šī kompānija ASV atzinās, ka ir devusi lielus kukuļus amatpersonām Krievijā, nav sastopusies ne ar kādiem draudiem no izmeklēšanas iestādēm pašā Krievijā, kuras amatpersonas tad ir piekukuļotas. Tā kā ir tādas sporādiski izrāvieni atsevišķās vietās bijuši. No otras puses ir arī tādi atsevišķi centieni uzplaiksnījumi pilsoniskās sabiedrības vidū cīņai pret amatpersonu patvaļu. Un viens no tādiem plašāk pazīstamajiem ir šis tā sauktais zilo spainīšu protests, kur autovadītāji protestēja pret amatpersonu patvaļu bez vajadzības, izmantojot zilās bākugunas un veidojot haosu un bīstamas situācijas satiksmē. Interesanti tagad redzēt, ka īstenībā retorikas līmenī, nonākot Vladimiram Putinam atkal prezidenta amatā, īstenībā tajā pretkorupcijas cīņā nav nekas mainījies tādā ziņā, ka tas uzstādījums aizvien tiek uzturēts, ka tā ir viena no valsts prioritātēm. Un es no savas puses varu piebilst, tas īstenībā ir interesants pēdējo gadu fenomens, ka ne tikai Krievija, bet arī virkni citas valstis īstenībā it kā mēģina vismaz retorikā cīņu pret korupciju nodalīt no demokrātijas jautājuma, jo ir tā sajūta valdītājiem arī nevisai demokrātiskās valstīs, ka pieprasījums pret cīņas pret korupciju iedzīvotāju vidū ir īstenībā pat lielāks nekā pieprasījums pēc demokrātijas. Nestoties uz to, ka, protams, šie jēdzieni ir saistīti. Te varētu arī būt redzams uz šī Krievijas piemēra pamata gadījums, kur pie varas esošie mēģina it kā no vienas puses uzturēt to pretkorupcijas spiedienu, vienlaikus tādā veidā, lai tas pie varas esošo pozīcijas nekādā ziņā neapdraudētu.